27. augusta vakarā Spīķeru festivāla ietvaros jūs esat mīļi gaidīti šeit, Spīķeru koncertzālē, uz Latvijas Radio kora grupas koncertu. Šī programma saucas Elektriskie sapņi, un sapņi tie tāpēc, ka visa šī mūzika, visi teksti, kas ir izmantot mūzikā, lielā mērā balstās trauslā sapņu realitātē, un elektriskie tāpēc, ka viss šī mūzika ir rakstīta balsīm ar elektroniku. Dažādos veidos, gan izmantojot pirms tam ierakstīts materiāls, gan arī apstrādājot dzīvo skaņu šeit uz vietas koncertzālē. Šī koncertā skanēs 5 darbi. 2 no tiem ir latviešu autoru darbi, par ko mums ļoti liels prieks. Abi šie skaņdarbi ir skanējuši jau šeit janvāra vidū un izpelnījās lielu publikas atsaucību. Tiešām brīnišķīga muzika. Viens no tiem ir Rolanda Kronlaka un otrs ir Erika Ešenvalda. Darbi nepalaidiet garām, viss tas uzstādījums ir pietiekami komplicēts, lai šos skaņdarbus atskaņot nebūtu tik vienkārši no loģistikas viedokļa, tāpēc domāju, ka ieraksti pieejami būs, bet vai būs daudz dzīvo atskaņojumu, to man grūti prognozēt. 2 Latvijā iemīļotas somu komponistas Kājas Sārjaho opusi un beigās Anglijā dzīvojoši amerikāņi William Brooksa, vokāla ansambļa eksperimentētāja opus ar nosaukumu Sudraba gulbis.